Sveicināti! Šodien ir divi īpaši svētki 18. februārī. Viens no viņiem ir vīna diena, un otrs ir baterijas diena. Jā, un ja jūsu pultī, piemēram, televizors slēdzās iekšā tikai no otrās reizes, tad ziniet, ka bateriņi prasa mīlestību un apsveikšanu svētkos. Atzīmējiet to ar vīna iedzeršanu, vakarā paņemiet kādu pudelīti, kādu sieriņu klāt, vīnodziņu, jā, un ejiet pie savas kundzes vai pie sava kunga un kopā izkapājiet tikai uzmanīgi. Rītā, ja gadījumā jābrauc pie stūres, jo parasti jau ar vienu pudeli uz diviem nepietiek. Latvijā savukārt ķegumā ir parādījusies ziņa, ka pie dzelzceļa pārbrauktuves ir paredzēti divi vilki. Esiet uzmanīgi. Jēkabpilī visi apspriež -26, kas ir bijis atkal. Ko tā apspriest? Ja viss janvārs tāds bija. Bet, acīm redzot, cilvēki nevar nomierināties, ka tādi laiki ir pienākuši. Talsos savukārt šodien ir jaunatnes zinātnes centrā ir atvērto durvju diena. Droši ņemiet savus bērniņus un aizvediet viņus uz turieni un parādiet visus Latvijas zinātnes jaunumus. Un trakās pasaules ziņas. Karmarāns viens Vācijā, putns tāds baklāns, karmarāns latviski, jā. Šis tagad ir dabūjis spārna traumu. Kaut kur tur lidinājies, aizķēries. Arī tā gadās. Sāpīgi. Un šis ir sapratis, ka palīdzība nav no kurienes gaidīt, un pats devies ir uz hospitāli. Piegājis klāt un klauvējis ar savu knābi tur pa stikla durvīm, kamēr iznākuši dakteri. Viņš jau nav maziņš putns, jā. Tie tur, paši viņu rokās tur neņēma un īsti nevarēja saprast, ko viņš grib. Izsaukuši esotu glābšanas dienestu. Tad tie ienesuši iekšā. Un šim pacientam bez apdrošināšanas tika uztaisīta mini operācija, un karmarāns veiksmīgi aizlidojis projām. Tādi mūsu gudri putni.